šajā vasarā pie mums šeit Karlakalnā notika stāstnieku skola. Taču skolēns arī ir atsaucies un ir ieradies, bet mums šajā skolā bija ļoti stingri skolotāji. Par Māru vispār nerunāsim, Māru mums stingri vienmēr ir, bet mums bija medeņu pāris. Un pamatīgi mūs ņēma priekšā un mācīja, kā pareizi un skaisti runāt, kā veidot savus stāstus. Nu tad tagad es aicinu jūs priekšā apstības. Es ceru, ka visiem jūs mums nemācīsiet, bet pastāstīt, kā kaut ko pastāstīt. Ja jau pieminēja, ka jāmāca runāt ir, mums ir arī radio stingri noteikumi, jo katru gadu ir jākārto eksāmenis. Jārunā un pareizrakstībā un, saistībā ar radio valodu, ne tādu daļlasīšanu vai kā. Bet tikko bija pie daudziņas un tur arī iemācījuši šito te, ka noteikti tā ir jādara pirms katras runāšanas. Jūs varat pamēģināt līdzi, tā kā zirdziņš. Bez balss. Tas ir sākumā vai beigās? Tas, ko viņš rādīja, tas beigās. Un tad tūlīt pēc tā jau parāda balsi. Tā kā traktorīši vai mašīna. Lielus. Jā. Un šādi te mēs ejam runāt lejā. Parasti man ir jāskrien no 4. stāva, tad es skrienu un skrienu kamēr līdz 1. stāvam. Un pretī, protams, nāk visi IT veči vai kādi grāmatvedi vai kas. Es atkal īvētu skrienu uz interviju, jo tā kā traktors vai kā zirgs. Pagaidām, varbūt kā teica man tante Mirdis, tagad runāsim par lietu. Par lietu, par sniegu, par ledu, par ko. Jā. Bet varbūt iesākam, tā kā te nav skanējuši šodien viena dziesma, tad mēs varētu nodziedāt vienu dziesmu par ūdeņiem. Un jūs to dziesmu visi zināt, un beigās mums jāpasaka, kas ir mīklas apminējums. Iesāc. Melnī vērši, balti ragi, Melnī vērši, balti ragi, gar jūrmālu niedrasēt, gar jūrmālu niedrasēt. Tie nebija melnī vērši, Tie nebija melnī vērši, tie bija Dieva kumeliņi, tie bija Dieva kumeliņi. Zvejnieciņi, nabadzīņi, Zvejnieciņi, nabadzīņi, kā pa kūra uguntiņ, kā pa kūra uguntiņ. no Dieviņa lūgdamiesi, No Dieviņa lūgdamiesi, kādu maizes gabaliņu, kādu maizes gabaliņu. sīkā reņģe brēteliņa, Sīkā reņģe redeliņa, nāc ar mani spēlēties, nāc ar mani spēlēties. tu dziļai jūriņai, Tu dziļai jūriņai, es ozola laiviņā. es ozola laiviņā. Kas tad ir apminējums? Melni vēši, balti ragi, gar jūrmalu niedrasēt. Pateiks. Laiva. Kurš teica bija? Viļņi. Nu jā, viļņu krēpes. Viļņi. Viļņi tad ir visbiežāk. Tu jau arī zini, dikti melli. Jā. Kavu. Bet Tad... redz, kā ar tiem ūdeņiem ir. Ar tiem ūdeņiem. Tie ūdeņi bieži man reizēm, es reizēm domāju, cik labi pēc nāves kļūt par ūdeni. Šodien es esmu šeit, rītu tur. Mēs plūstam, un tie ūdeņi arī reizēm parādās zīmīgi sapņos, gan tīri, gan duļķaini. Bet par ūdeņiem runājot, latviešiem ūdens arī ir veļu pasaules simbols. Jā, tas sasaucās. Un veļi bija ļoti daudzināts tēls mana tēva dzejnieka Medeņa daļradē. Un, ziniet, viņam gar mājām, gar lejasieškām
tecēja upīte Ilga. Un jāsaka tā, tāpat kā ūdens paceļ dabu augstākā pakāpē, tā stāstnieks, dzejnieks, rakstnieks paceļ dzīvi augstākā pakāpē. Jo tiklīdz mēs ieraugām ūdeni, mēs esam, gatavi, vai ne? Un kas tad tā Ilgas upe ir? Tā Ilgas upe ietek Kujā, tā Kuja ietek Aiviekstē. Un tā Ilgas upe, kā rakstīja Medeņa draugs Veselis savā skaistajā grāmatā, teiksim par manu dzīvi, Ilgi, Ilga taču ir vēļu sinonīms, jā? Veļiem vispār daudz sinonīmi ir. Un kas tad tajā Ilgas upē ir? Tur noticis daudz kas. Piemēram, mans onkulis Vidvuds, kas pēc kara nokļuva Amerikā, man stāstīja, ka viņš kā mazs puika redzējis, kā Ilgas upē mazgājas tēva laika biedrs un draugs Aleksandrs Čaks. Un Vidvuds saka, jā, viņi tur brauc pie Medeņa ciemos bieži. Un Medeņa māte teica reiz Sudrabkalnam dēliņu, vai tad tev uz šepti nemaz nav jāiet. Bet labi, tas Čaks ir pliks. Un tagad tas mans krustēvs saka, Johai, viņam matu nav ne tur, ne tur. Viņš saka, un Vidvuds bija labs ārsts, profesionāls ārsts pēc kara Amerikā. Viņš saka, man liekas, ka viņš kara laikā Maskavā, Krievijā bija noķēris tīfu, un tas tīfs ir viņam tos matus likvidējis pilnībā. Jo Čakam taču jaunībā gunti tāpat kā daudziem no mums bija matirējums. Man vēl ir. Guntis griež, viņam ir. Bet redziet, tā to Ilgas upi tālāk ir. Un tālāk iznāk tā, ka, lai tiktu līdz upei, bieži mums ir kaut kā jāizsargājas un jāglābjas. Un vienreiz Veselis raksta, ka viņi abi netālu no Ješku mājām, Medenis ir izracis kaut kādu dīķīti, kur ir karūsas. Un tagad viņi tajā dīķītī iet iekšā, un divi vīri kopā, tad viņi tur perās, kaut ko dara, kaut ko, vai ne, šeptē, un beigās ir pliki un nomūrējušies galīgi melni. Pa dūņām, pa dīķu dūņām. Un tagad grib tikt līdz Ilgas upei. Bet līdz tai Ilgas upei, arī jālavās gar mājas stūriem, gar aizkūti, lai neredz, jo toreiz cilvēki iedomājās bija visai pieklājīgi. Savā reizē viņi priecājās, savā reizē atkal ļoti zalīgi. Tad viņi bija tikuši līdz tai skaidrajai Ilgas upei, kas nes to, teiksim, sievietes un veļu vārdu. Vēlāk jau gadus, daždesmit vēlāk, kad mans onkulis bija aiznests ar pāri jūrai ar bēgļu straumu uz Ameriku un otrais apprecējies, viņš man stāstīja pēc tam, ka 81. gadā ar otro sievu viņš braucis kāzu ceļojumā pa Balkānu valstīm. Superīgi, vai ne? Vācija, Dienvidslāvija, tātad Balkāni, Ungārija, Rumānija, varbūt Bulgārijā viņš nebija. Bet ko viņš man stāsta? Budapeštai tek cauri Donava. Bet viņš saka, ka ne jau pa upi te ir saruna, bet viņš saka, karsta vasaras diena, viņš ar sievu iet pa Budapeštas ielām, un viņš saka, visa iela līgojās, visa iela viļņojās. Tā nav upe, tas ir vienkārši tāpēc, ka ungārietis stilīgi staigā bez krūšturiem. Ja? Tādā ziņā upe viņi ienāk arī dzīvē. Bet tikmēr, kamēr onkulis dzīvoja Amerikā un darīja savas lietas un darbus, tikmēr mans tēvs pirms tam nodzīvoja vairākus gadus Sibīrijā. Un viņš raksta, jau kā brīvs amatnieks, ticis no Norilskas uz dienvidiem, viņš raksta, ka viņam netālu, jau kā brīvajam, kurš var staigāt un gaidīt, vai viņu palaidīs uz Latviju vai nepalaidīs. Bet negribēja jau laist. Piesolīja vietējie
padomju ierēģi piesolīja lielas naudas, tikai paliecam strādāt. Tikai paliecam strādāt. Mums vajag labus darbiniekus. Bet, daži tomēr grib atpakaļ mājās. Un ko Medenis raksta sievai 55. gada augustā, netālu ir tāda Čukšas upe, kas tālāk ieplūst Angārā, Angāra savukārt tālāk pārtop lielajā Jeņisejā. Viņš saka, un es eju gar Čukšas upi, un esmu pilnīgā sajūsmā no tā, kad es brīvs varu iet, staigāt. Es pilnīgi varu iedomāties, vai ne? Brīvs varu staigāt, un es ieraugu tiltu. Tilti vienmēr ir poētiski. Un tad es vienu vakaru ieraugu, ka nāk maudams ganāmpulks, kolhos ganāmpulks, no viena krasta brien uz otru krastu. Un viņš raksta, ja te būtu kāds labs gleznotājs, viņš aksu mirklī taptu slavens. Ja uzgleznot to skatu, kā ganāmpulks brien pāri upei uz otru krastu. Ar vārdu sakot, ko līdz iedomājas pa ūdeņiem, tā nāsis dreb. Bet ar to lavīšanos pa ūdeņiem reiz man iznāca tā. Šī gadsimta sākumā, pirms gadiem 15, 16, Aizputas pilsētā, kur ir tā uzpludinātā Lažas ūdenskrātuve, Peldētava. Un šitu nestāst. Tas ir vaigs. Beidz, Dadzī kādreiz bija karikatūra. Viens peld, ilgi peld, un sieviete krastā sauc, un zem karikatūras parasti ir īsts dialogs vai komentārs. Es abrīnoju jūsu izturību, cienījamais. Es abrīnoju, ka jūs varat tik ilgi nopeldēt. Viņš viņai atbild, labāk abrīnojiet, cik neizturīgas bikšgumijas. Liek peldmiksēs. Tas bija žurnālā Dadzis, kuru es esmu saglabājis šitādu kaudzi. Un tagad es ieeju tajā sestdienas vai svētdienas rietā, Iveta nebija līdz. Es ieeju, neskapēc, pa pliko, tā Aizputas ezerā. Tur neviena nebija. Tur no rītiem parasti tā, ka tur ap 9, 10 neviena nav. Tur bija agrāk. Nedisciplinētība. Un tagad es peldu, bet tagad es, kā gribu kāpt malā, es redzu, ka krastā ir nostājies bariņš jauniešu, kuriem kāds kristīgais sludinātājs saka runu no rīta. Un viņi ir tieši, peldētāji, rīt vai kociņi, bišķi platāk par šo telpu. Un tagad es domāju tā, ko darīt man? Tur tikai viena, gan ieeja, gan izēja. Tur nevajag citur aizpildēt. Un es domāju, man paliek divas iespējas, vai iet gar malu, vai taisni. Viņš tieši runā par Kristu un tā. Un ziniet, es sadūšojos un mierīgiem soļiem, kā jau diezgan nobriedis cilvēks, eju, kails, pliks, vienkārši malā. Viņi mani ieraugi, tie bērni tie jaunieši stāv ar mani ar muguru, un iestājas tāds mirkļa klusams, bet runā, bet stundas turētājs ir arī nesamulst un runā tālāk. Tā es mierīgi izsoļoju krastā, tieku pie sava dvieļa un viss notiek. Sakiet, vai jūs noticējāt, ka es tā patiešām darīju? Jā. Nē. Senāk cilvēki prata varbūt izjokot viens otru vairāk. Īstenībā es neuzdrīkstējos latvietis būdams iet viņiem garām. Es izvēlējos, un man likās jau tā nav pirmā reize mūžā, kad mēs lavāmies pa meldriem, pa brikšņiem, pa dūņām. Jā, un iedomājieties, ko es jūtu un kāda mirkļi man pazibēja galvā, kad es stihiski lauzos caur šiem meldriem, lai tiktu, protams, caur šo meldru mežu, es tiktu malā un spriežiet paši, vai kā tas ir. Dzīvē vienmēr ir divas iespējas. Jā, bet tagad, ja drīkst papildināt. Viss beidzās labi, bet, protams, kā tas ir tā. Vidkots vienos Jāņos nodomāja, ka var
mums bija ārkārtīgi skaistas skandinētas, jo viņām bija tors un arī dažas bija brīnišķīgi skaistas. Un vidus tagad izdomā, ka Jāņos, kad ir tās plikās peldes, tagad safotografēs un safilmēs, ka nāks ārā tagad no ventas tās meitenes. Bet kas notiek? Viņš jau aiziet kādu stundu iepriekš, zinot, ka kad būs riktīgs satums, tad tās meitenes iet un ies ūdenī un tad nāks ārā. Un, protams, ka viņš paņem līdzi vēl vienu tādu, puišeli, kas tagad uguni turēs. Un gaida, tagad ir jau meitenes ieiet un peldās un viss tur tik skaisti ir. Un tagad tas brīdis, kad vajadzētu nākt viņām ārā. Un kas notiek? Tas puišels nopiržās skaļi. Un meitas saprot, ka krūmos kas ir. Un piepeld tik klāt, un tos dvieļus paņem un virsmu tā, ka neko nevarēja nofilmēt. Tā vidudam neizdevās. Bet baigi žēl, jo īstenībā tagad jau vairs nav ne tā smukuma, ne tā toreiz vajadzēja tomēr parādīt to skaisto augumu, būt nofilmēts un būt fēnas atmiņas. Bet arī tādā pašā reizē bija ārprātīgi augsts ūdens. Un es zinu, ka mūsu divi puiši raganu laida. Mums bija tāda tradīcija Kurzemē, ka dedzina pusnaktī raganu un laiž tad ar plostu viņu pa upi. Un kas notiek? Viņi sataisa to raganu un stundu apmēram viņi taisa, un viņi tam vienam puisim pasaka, tu uzskrien augšā un pasaka tiem visiem skandiniekiem, lai nāk fiks lejā, jo baigi augsts, un mēs te jau brienam ūdenī, un tad, kad nāks, tad laidīs degošu pa to upi. Tas puišels, Davids, viņš nepasaka Helmī, bet viņš pasaka kaut kādai citai dāmai. Un, protams, ka tā nepasaka Helmī. Un Helmī mēs tik kaut ko darāmies, tikai pēc stundas, pagad, kur tā ragana? Puiši visu to stundu sēž ledainā ūdenī, tas bija Gails Jānis un Gīts Malders. Pārsaluši zili palēki, un mēs, protams, zinot, kad ir nenormāli augsta nakts, ejam uz to ventu, un, protams, skaisti jau tas viss bija, bet puišiem pēc tam, zili melni visu līgo nakti nosēdēja, tad drabot pie ugunskura. Tā kā ar tajiem līgo stāstiem arī tā. Un tad vēl bija kaut kā brīnišķīgs līgo vakars, kur bija sabraukuši ārzemju puiši, un mēs arī jaunas, skaistas, brīnišķas. Tagad izdomājam tā. Helmī saka, mazajā jūrā meitenes iet pa pliko, lielajā jūrā puiši. Jā. Kāda runa? Protams, ka tad jau viss pa pliko var iet. Vieni iet rotaļās, otri iet rotaļās. Un kaut kā pēkšņi iznāk tā, ka visi iet vienā rotaļā. Laikam tu biji Korovots. Tur ir iejaukta kāda asmātīga sieviete, piedod, jā. Bet tas viss pa lietu, jo ir tumšs. Un viss ir kārtībā. Vienam tāda lielāka kauna sajūta jau kaut gan, ka jauns, te jau tu paigi kautrīgs, es tur jau tā nevar rādīties. Mūsu vecumā jau kas tad tur vairs? Rādīt viss skaists. Mums ar Gunti vecums ir baigi paši labākie gadi. Bet izstāsti, kā tava mamma krieviski nemācēja runāt un pa ūdeni. Es varēšu vēl kaut ko pateikt. Jā, varēs. Es tikai iestrapināju. Nē, mēs dzīvojām, mana mamma kurzemniece, māksliniece, bet viņa tagad pār pa 100 gadiem, jūs tur zināt, kā kurzemnieki runāja krieviski. Jā. 60. gadi Hruščovka, Grīvas ielā, te pat Ilģuciem pievērtē. Tur, kur tās darbnīcas augšā Laimdotam Mūrniekam, Pauļukam un šitie slīpie lielie logi. Tā. Un mēs dzīvojam 3. stāvā, nervoza mākslinieku ģimene, bieži aplēja, protams, apakšējos. Un tas jau turpinājās arī citos dzīvokļos, diemžēl. Traki dzīvot ir stāvā, kas ir augstāks par otro jaunajās mājās. Nav joki. Un tagad pēkšņi viņai pil krāns, man mamma to stāstīja, viņa aizgāja uz namu pārvaldi, kur visi runā, absolūti visi krieviski runā, un mana mamma saka, у меня течет. Что у вас течет? Как? У меня течет. Как, где, когда у меня течет? Bet tieši tā. Bet es varu vēl pastāstīt par... Ziniet, bieži ir tā, ka cilvēki aprecās, tad divas dzīves satek vienā.
Un pavisam nesen, februāra vidū uz Valentīnu dienu, es aizbraucu pirmoreiz mūžā uz Venēciju. Iveta palika mājās, jo viņai bija jāsako remontu darbiem. Mums rīt remonts jau 3 mēnešus, ziniet, kā istaba pēc istabas, grāmatas kapis pēc visu loģistika. Un es braucu kopā ar vienu sākuma skolas skolotāju, mums abiem pazīstam riktīgi učeni. Un ja reiz viņai 3 bērni un sākuma skolas skolotāji, ar mani viņa noteikti tik galā. Jo mēs zinām, kāda slodze un kāda apgrieziena ir jābūt Rīgas lielajā skolā sākuma klases skolotājai. Kura ir draudzīga ar datoriem, kura, prot, tā ir cita paudze, 40 gadnieku paudze, orientējas visās lietās, un beigās man kā vīram ir jāiesilga pilsēta, lai es varu vest kādreiz savu sievu, jo viņa ir tāda princese, ka viņa nebrauks tā. Nu, vecīt, ja tu mani kaut kur ved, tad arī zini, kur tu ved, kad, cikos. Bet šeit man viesnīcas ir broņētas, meitenei, dāmai ir telefonā viss Google Maps. Ja vajag nopirkt uz autobusa biļeti, tad viss ir kārtībā. Un tā mēs arī tās 5 dienas tur nodzīvojām. Ūdeņu tur ir daudz, iesaku aizbraukt. Ja drīkst iestarpināt, viņi man stāstīja. Ar Vitvudu ir tā. Ir jāsaka, 6 muzejs. 15 minūtes ārā no muzeja. 18:30 nākamais muzejs. Atkal pusstunda vai cik ārā no muzeja. Jo Vitvuds, kad ieiet kaut kur, tad tā uz pusdienu viņš pazūd. Nē. Bet viņi teica, nē. Patiesībā... Mums bija programma un jāiziet visai programmai. Patiesībā vīrietis ir diezgan labs skolēns, ja ir skolotāji, kur zina, ko grib un dod pavēles. Nē, vēl par Vitvudu un par jūru. Bet es vēl neesmu Piedod. Bet es gribēju pateikt, ka tā braukšana pa tiem kanāliem, tas ūdens jau ir ne tikai mitoloģisks, geogrāfisks, bet arī simbolisks. Mēs taču bieži zinām, ko nozīmē liet ūdeni. Un šī stāsta turpinājums pa Venēcijas kanāliem būs ūdens liešana laulības gultā, jeb kā var ejot gulēt vakarā viens pāris, sev padarīt šo dzīvi ar tādiem daudziem fantāzijas kanāliem bagātu. Tātad šī pati būtne, mēs vakar sākam runāt, kā mūsu mazajam Jānītim, kuram būs 25 gadi un kuram ir pār pa 2 metru, kurš spēlē volejbolu Bulgārijā, kā viņam varētu šovasar sarīkot kāzas. Jo viņš ar meiteni draudzējas jau 7 vai 9 gadus. Un tad kaut kas briest, un mēs tā viens otram blakus sākam spriest. Tās kāzas varētu būt, piemēram, Katlakalna kultūras namā. Te, kur bija Kapustam un Beatrisei. Tieši pirms 6 mēnešiem. Forši, jā, kur guļ? Es saku, kāpēc gulēt? Es toreiz līdz 4-5 brauc projām. Pat Reibums pāriet, jā? Jā. Iveta tālāk saka, nē, mēs domājam, Smiļģa muzejs būtu labs. Smiļģa muzejā ir pagalms, jā, tur ir zāles, tur ir tas, var iziet pagalmā, tuvu mājai, bet labāk Altonavas bērnu centrā, vai ne, netālu no mūsu mājām, pārāk tuvu mājām, bet smuks centrs, liela zāle, Carlaika māja. Nē, Iveta saka, tad varētu vislabākais jau būtu Kazdangā pie Vedeklas. Viņai taču Kazdangas pilī ir hotelis, kur viņi tagad saimnieko Baronas Pilvens. Un tur ciemiņi var izgulēties. Jā, un ciemiņi būs ļoti daudz un visus radus beidzot vajag savākt. Viņi neko nesaka. Viņi saka, jā, vajag gan varkaļus, gan plezerus, gan medaļus, gan barlatus, gan... Sievas radus jau arī? Sievas visus, tā kā... Un viņi saka, varētu arī Ērberģē pie mūsu draudzenes Žannas, jo Mazsalvas pilī taču vēl ir pamatskola, kur mūsu kursabiedri saimnieko, un tur blakus Dienvidu Susēja un milzīgs ozols
ar tik garu zaļu, ka uz tā var klase uzsēsties virsū. Nu, un tad mēs tā runājam, un es saku, bet zini, vajadzētu arī to dēlam pateikt, par ko mēs te runājam. Dēls netaisās precēt. Arī lietas kursā, lai viņš būtu. Un tā mēs, kā mēs sakam... Mēs strādājām Ragos riktīgi, tāpēc, ka es teicu, es eju gulēt uz grīdas, jo mums remonts, mums vispār viss tur nav kur gulēt, vienkārši viena gulta un viss. Es saku, es eju tur stepiķīšu gulēt, jo tu negribi kāzas taisīt tur, kur es gribu. Ar vecskot, ar to es gribēju pateikt, ka laulības dzīvē gan faktiski vissvarīgākais ir ceļot un kuģot pa tiem kanāliem, kurus ierosina viens no laulātajiem. Jo tādā veidā var domās apceļot nezinu ko un doties nezinu kur. Un vakars beidzās tā, ka Egila Lukjanska vārdiem mazliet pārfrāzējot, viņš pagriezās uz otriem sāniem un devās miegā. Lūdzu. Bet stāstot par Vidvudu, man ienāca prātā tāds stāsts. Es biju Amerikā arī viena pati, tur bija 2x2 nometne. Un Vidvuda lielākais sapnis bija nopirkt īstu fotoaparātu, ko var profesionāli taisīt bildes. Un, protams, ka es to nopirku tur Amerikā. Un atvedu mājās. Un ir jau ziema, Vidvuds saka, jāiet fotografēt jūra. Un mēs aizbraucam uz Salkrastiem, un jūra viss ir aizsalus. Brīnišķīgs skats, kur varētu fotografēt krastā un vienalga, kur pie priedēm kāpās. Bet Vidvuds izdomā, ka viņš ies jūrā, jo tur, redz, tie skati ir jaukāki. Ledus. Un es, protams, saku, es tev līdzi neiešu. Marts. Ja kaut kas, tad vismaz es māšu vai Marta beigas. Iešu palīgā. Viņš, protams, es saku, bet tu arī kaut ko fotografē. Viņš tik brien, un es jau redzu tā knapi, un pēkšņi pļarkš. Tu mazliet pasteidzies. Jā, labi. Es tagad domāju, olelā, ko nu? Bet es redzu, izkārpjās ārā, jo galvenais tur rokā fotoaparātu. Pats tas struts, bet tur to fotoaparātu rokās kaut kā iztiek. Protams, atnāk pilnīgi slapš. Šausmas. Un ko nu? Izdomājam, ka Salkrastos Cernikavā dzīvo mūsu kolēģi. Mēs tik pie kolēģis, tuk, vai nevarēs dot vīru bikses, jo kaut kā tam uz Rīgu jātiek. Atpakaļ un baigais augstums. Un, protams, ka viņai vīrs maziņš. Bet uzdabūjām bikses, zeķes, bet kājās, ja Vidvudam ir 48. un viņam ir 40. ir traki, un tad ar kaut kādām jēzenēm. Tas arī bija ļoti skaists brauciens mājās ar cita vīra biksēm. Bet vēl man ienāca prātā ļoti jauks stāsts, ko kādreiz stāstīja Helmija. Arī par jūru. Pelnu. Jā, par pelnu izvēršanu. Skandinieki tika uzaicināti izvērt pelnus pie Kolkas raga. Un visi iekāpja Rīgā kuģītī, gan bēru ciemiņi, gan skandinieki, kāds pulciņš. Un brauc līdz Kolkai, un, protams, no Kolkas jābrauc arī atpakaļ uz Rīgu. Līdz tai Kolkai ļoti skaisti akmeņu stāsti, jo tas ir tāds slavens kapteinis un liels joku Pēteris bijis un anekdošu stāstītājs un vīrs uz goda. Un aizbrauc līdz tai vietai, kur tie pelni jāizkaisa. Laiks paiet, cik tas ir no Rīgas līdz Kolkai? 4 stundas vismaz ar kuģīti, jā? Jā. Un, dēls tagad paņem tos pelnus, pelnu urnu un, bērs ārā, bet, neaprēķina to, ka baigais vējš sāk sacelties. Un arvien lielāks un arvien lielāks. Bet, tur ir paredzēts tā, ka Nelaiķis ir vēlējies, ka tanī brīdī, kad tie pelni tiek izkaisīti, katram iedod par ruma glāzītei. Maizīt. Vispirms ruma glāzi. Un kamēr to rumu katram tur dala, tikmēr arī kārtīgu galdiņu saklāja ar kādām 100 000 maizītēm, tur visādas jūras ārkārtīgi garšīgas veltes virsū. Top tas tā ātrumā, bet tās vējš un
tā daba mainās, nav vairs tik koša, kā bija Rīgā saulaini. Un nu tagad puisis ber ārā ar tādu lielu švunku tos pelnus. Un tas kuģis tieši tajā brīdī tā kā uz augšu pastās. Un lielākā daļa pelnu, kur nonāk uz maizītēm. Bet tagad visi izbadējušies tās 4 stundas un arī nosaluši. Ko tagad darīs, jo tādas maizītes nav vairs, kuras būtu nepelniskas. Ja? Tā kundzīte, kapteiņa sieva saka, Klau, tā kā vīrs ir bijis baigais jokpenders un tāds, šits jau ir atkal izjokošana bijusi no viņa. Paņem to maizīti, nopūš pelnus nost un tik stūķē iekšā maizīt pēc maizītes. Helmī, protams, dara tāpat, bērnis tāpat, visi pārējie, visas maizītes pa tīroju, jo 4-5 stundas braucot līdz tam Volkas ragam, tiešām es arī ēstu tās maizītes. Un, protams, atpakaļ ceļā smiekli, atkal visādas joku lietas un dziedāšanas, tā kā tas bija no Helmī, kā viņa ir ēdusi. Cilvēku pelnus varētu teikt tā. No pelniem nav jābaudās, pelni ir labi. Tas ir labs stāsts. Par pelniem man būtu cits stāsts, bet tas ir citai reizei. Bet es gribēju pabeigt vēl vienu stāstu sakarā ar kolku. Ir tāds teiciens no vilka bēg uz lāca krīt. 90. gados uz Latviju brauca pie staltiem un uz Lievu krastu, varbūt pat Lievu pēcbērni. No Zviedrijas, ja, īpaši Staltē bija, taču Zviedrijā bija tante un tuvi radi, ja. Un tad atbrauc tāds pāris, neliela auguma, es atceros, viņas vienreiz redzēju, ārkārtīgi tādi, man vienmēr ir mulsinājis, cik tie ārzemnieki, cik tie rietuma eiropieši ir savādi ļaudis. Tik pieklājīgi, tik uzmanīgi. Mēs tagad laikam vienu daļu kļūstam tādi, ja? Jā, tāpēc, ka mēs jau zinām, kāpēc tas tā ir. Tik par visu, un ziniet, ka Lievu krastā taču ir miljardiem odu, ja? Daži no mūsējiem ir pametuši šo malu, tikai tāpēc, ka tur odi ir drausmīgos daudzumos. Un tagad tie Zviedrijas latvieši tādi divas pelītes, vai ne? Odi, kā lai pasargājas no odiem. Bet tas stāsts bija traģisks, ko es dzirdēju pēc tam. Kā saka, bēgdami no odiem, viņi tajā Kolkas ragā, vai tuvu tam, tur, kur satiekas 2 jūras, viens no viņiem jūra bija vienu no tā pāra paņēmusi. Nopietni. Vai otru paņēmusi, es nezinu, bet, kā teiktu, ezeriņš tā jau ir cita dēka un cita ērka. Man ienāca prātā viens te pa lediem un ūdeņiem pa lietiem stāsts, bet man ienāca prātā viens kāzu stāsts, jo mēs diezgan daudz tiekam aicināti arī līdzināt jauno pāri. Un vienā Busas kalnā, man liekas, tas bija. Mēs arī zem vienu ļoti skaistu lielu ozolu līdzinām. It kā skaists jauks laiks, bet kamēr visi sanāk, salasās, paliek tāds diezgan nomācies. Un tieši tad, kad mēs tagad jau to līdzinām un rokas liekam šādi viens pie otra un sakam ārkārtīgi jaukus vārdus un vēlējumus, pēkšņi zibens, es nezinu no kurienes un pērkons tad ozolā. Un tas līgavains, jo viņi arheoloģiskos tērpos līdzinās notiek, un mums arī taustēt, paņem to apmetni žik pāri mums visiem un nosargā. Tas bija kaut kas vienreizies. Un viņi arī dzīvo tik laimīgi ar 2 pulku bērnu, bet tas palicis uz mūžu, kā tā var norēģēt, ka mēs paliekam sausi. Bet otrs arī vēl viens gadījums bija līdzināšanā Lielvārdē. Mēs arī aizbraucam līdzināt diezgan nepazīstams pāris un aizbraucam un tāds laiks, galīgi nekāds. Un tā līdzināšana bija ārā un es saprotu, ka būs traki, jo lietus tūce tur nāk un vispār
baigi traki. Domāju, ka ātrāk vajag to visu pātrināt, kad nevajag tur čamāties. Bet visi tādi ļoti bēdīgi, tādi nevar saprast, kāpēc, un tāda nospiestas visa tā situācija tur ir. Un es tagad jautāju tai vienai, kas pa lietu. Izrādās, ka tam vīram abi vecāki nositušies pirms mēneša. Bet viņi tās kāzas tomēr ir sarīkojuši, jo viņi negrib atcelt. Un tāpēc un viņš man arī saka, visi te vairāk par tām bērēm runā, nekā tagad par to priecīgo kāzu mirku. Un es tagad domāju, ārprāts, ka tas uzdevums grūts, ja? Bet tagad tie mākoņi iet, tā tūce tāda nāk pāri, kad es saprotu, ka tagad vairs līdzināt nevar. Ir jāiet visiem mājā un tas lietus tā lielā gāze vienkārši jānogaida. Un tiešām nāk tāds virpulis, tāda, es to pirmo reizi vispār mūžā redzēju, ka var atnākt tanī ozolā, kur bija paredzēta līdzināšana, viņam dops vidus pēdējums un viņu nogāzt gar zemi, visu acu priekšā. Sozols. Viss tu būtu tāds. Un to mēs visi redzam no tanī mājā iekšā skatoties. Un mēs tagad izejam ārā, ka viss tagad it kā norims. Un izej tāds spirkts gaiss, pēkšņi redzam, ka uz vienu ābelīti saules stars nolaidies. Izrādās, ka to ābelīti ir stādījuši viņu vecāki. Un saprotam, ka tā līdzināšana ir jātais pie tās ābelītes. Un tiešām visi izejam ārā, viss notiek brīnišķīgi pie tās ābelītes. Un redz, kā kaut kādu spēku parāda, ka tu pie tā vecā ozola nemaz nevajag. Vienmēr mums tikai liekas, ka pie ozoliem vajag to darīt, tā līdzināšana. Bet redz, ka vecāki it kā, manuprāt, tas ir parādīgi, ka tomēr vajag pie tāda dzīvība nesoša koka arī, kur tā svētība no tēva un mātes. Un arī tagad viņi dzīvo laimīgi, arī pulciņš bērni tur ir. Tā kā, tādi gadījumi ar tiem zibeņiem. Bet tā jau parasti līdzināšanā nekas tāds īpaši nav noticies, kad tik briesmīgi šitie 2 gadījumi mūsu dzīvē ir. Jūs zināt, kur Rīgā ir mākslinieka nams 11. novembra Krasmalā? Jā. Tieši pretī 5. gada revolucionāru piemineklim un tur, kur vēl stāv tie daži telnieku darbi. Tur manai mammai bija tā dadmica lielajiem garajiem logiem, un viņi strādāja kopā gandrīz pusi mūžu ar telnieci Liliju Līci. Lilija Līca bija īsta vidzemniece no Alsveķiem, pēc dabas dzejniece, nešpetnes dažās nozīmēs, bet tur neko nevar darīt. Mamma īsta kurzemniece, abas prot rakstīt, abas prot sacerēt. Līcīti kādreiz rakstīja, Ziedonis kādreiz rakstīja, man patīk vecmeitas, tās ilgāk zied. Līdz viņam uzrakstīja pretī vēstuli, ko kavējies nāc, ko muļājies nāc kavējies pie maniem vēlīniem ziediem. Un kad viņas vēstules lasīja mans tēvs, Lejas vīrs Jānis Medenis, viņš to teica, Balzaka cienīgas rindas. Drausmīgas kaislības, vārds, ko super. Bet kāpēc es to saku? Ļoti daudz dažādi cilvēki dzīvoja, ģeniāli cilvēki dzīvoja pagājušā gadsimtā. Un ko viņas abas, piemēram, darīja? Tā kā mākslinieka nams pie Daugavas ir, vai ne, 30 soļu attālumā, viņas gāja kaut kur peldēties uz tirgus pusi, kaut kur es īsti nezinu, kurā vietā, bet viņas gāja plikām kājām no mākslinieka nama vasarā, iedomājieties līdz centrāla tirgus promenādei, piemēram, un atpakaļ. Gāja plikām kājām un sarunājās. Mierīgi, kleitās. Gāja peldēties tur, bet tagad mēs varam aiziet Krasmalā nopeldēties pie vecvīgas. Es domāju, ka mums tūlīt paņem ciet. Toreiz varēja. Pusmūža sievietes, spēku gados. Es atcerējos savu stāstu, kā es vienu miljonāru iznesu cauri. Valdiem grūtgāni daudz ir gadījušies dzīvē, kuri grib un saka, kaut ko jaunu es uzzināju. Kā viņš brīdis no aplis saka, viņš kaut kādu tur podu nogāz, cik tu vari ar viņu dzīvo kopā? Beidz pie manis, tu dzīvosi kā ronis taukos vai kā tur ir.
Un uzrodas man viens miljonārs. Es biju Arsenālā servisa biroja vadītāja, un man tagad tas miljonārs sit kanti, un tagad tu vedīs uz kafejnīcu, un tad es saku, klausies, tas viss ir, to jebkurš var, bet izdara kaut ko tādu, ko citi nevar. Viņš man pēc tā Kinofóruma Arsenāls zvana un saka, Iveta, brauc ar mani uz Gotlandi. Ar jahtu. Es būšu kapteinis. Viņam ir jahta? Viņam ir jahta. Es saku, ko tad es viena pati ar tevi uz jahtu? Es taču kādu drīkstētu ņemt līdzi, tad tā jahta liela ir. Jo, ņem. Es tagad domāju, nē. Šitas neiet krastā. Teciet, kāda viņa ir? Man viņš tā īsti arī nepatīk. Es tā domāju, Tikai 19 gadus par tevi vecāks. Un es sarunāju, ka brauc Vidvuds, kur piesakās, visi grib braukt. Vidvuds, mana vedeklas māte, mans dēls. Un Jānītis, tas pats, kuram mēs kāzas gribam taisīt. Viņam toreiz bija tāds. Tagad ir, bet es saprotu, ka es vispār neesmu liela taldētāja, un es ar ūdeņiem esmu uz jūras. Un man tiešām tur būs slikti, un es izgāzīšos kā vecsēdi. Un es izfiktēju tā, ka it kā jā, braucu, bet īstenībā visi saka, ka man ir jātā, bet es nē. Tu vispār Rīgā biji? Jā, un viņi aizbrauc. Viņš tik pamana, ka es neesmu zvans. Protams, ka viņš uz visātrāko ieslēdza jahtas to ātrumu, uz Gotlandi, visi vēļi, viņam slikti, bet viņam ātrāk tur un ātrāk atpakaļ, tādā pašā veidā atpakaļ visi pārvēmušies, atbrauc mājās. Un tad viņš mani vairs nav traucējis. Tikai, kad mēs esam satikušies, tā tikai laba diena. Jā, redz, kādas ir tās sievietes? Sievietes ir tādas, viņas ir tādas jaukas. Nē, turp mēs braucām ar buru un atpakaļ bija bezvējuši, mēs braucām ar dīzelīti. Ar to no Pāvilosta Gotlandi un atpakaļ. Pa diagonāli. Gotlandas osta iznāk Ventspilī pretī, rupi sakot. Vēl man ienāca prātā. Un tas man maksāja 50 latus, jo viņš man teica, samaksā vecīt tagad to dīzeli atpakaļ. Nē, ielēja tik, cik es biju notērējis. Un tā kā Pāvilostā ir tanks pie ostas, 50 lati, bet normāli. Tas ir ārīgi, sūds, viss kārtībā. Jā, bet man ienāca prātā vēl viena, tā kā mēs arī vadām kaut ko pikants. Ziemassvētkus. Pikants tas nebūs, bet gan Ziemassvētkus, meteni un Lielodienu Jāņus. Un mēs tagad esam uzaicināti vienā bērndārzā vadīt meteni. Un tur mēs beidzam to nodarbību ar meteņu mīzienu. Tas meteņu mīziens ir tā, ka Vidvuds stāv ar krūzi. Māla krūzi, jo sniegu, bērndārzām neļauj. Mēs tiekšām. Bet īsti ūdeni var? Jā, un es ar tiem bērniem metot konfekts pie viņa nāku. Un tad tās zelta pogas tiek nobirdināts un visi meklē. Un Vidvudam tagad ir no tās krūzes ūdens jālēj. Mazliet ir jāprits kā tā virsū. Bet viņš kā to ūdens krūzi paņem. Atvēzējis. Tādu lielu švunku. Tā krūze aiziet pretēji no sienas sašķīst un osa paliek rokā. Tāpat kā tu paliec manās rokās, osa paliek rokās, ūdens aizliek. Un atsitas pret skapīša sienu. Viss beidzās labi. Nē, beidzās labi, bet no tā brīža mēs nevienā sarīkojumā vairs neņemam nekādus klīstošus traukstus, nekādas krūzes, neko tam līdzīgi. Bet, nobeidzot, es gribētu arī pastāstīt, kā rodas mīklas, arī dažas par ūdeni. Piemēram, mēs ejam pirtī, un tur jauki, brīnišķīgi izparamies, vienu reizi ejam, otro reizi un trešo reizi, un karsti ļoti, un izejam tagad uz tādā verandiņā, un pienāk arī klāt suns, un es viņu sāku, viņš pienāk pie saimnieka, bet es jau kā kārtīga suņu un kaķu mīļotāja uzreiz sunīti pajāt, un viņš pagriež dibenu pret to saimnieku un sāka rasti šādi luncināti. Un viņš saka, ej,
Tas nu gan ir labsajūtas ventilators. Mīkla gatava. Es saku, pagaidzi, tu līdz pierakstīšu. Kas ir labsajūtas ventilators? Suņa ase. Priecīgi. Fantastiski mīkla, un viņu vinnēja arī pagājušajā gadā šitas labsajūtas ventilators. Tad, piemēram, mums atnāca viens ornitologs uz raidījumu un stāsta tur par putniem un visu, kā viņam iet un tā un šitā. Vidots kaut ko vēl jautā un tagad tā sieva uzdod, bet klausies. Vidots viņam jautā, bet kādu zivi tu visbiežāk nes sievai mājās? Kādu? Nu, kas tā ir pa zivi? Un viņš saka, nav zivs. Nav zivs. Nav zivs. Nav. Kas tā par zivs? Nu kā, nu tas ir, ka nav zivs, bet Tu. uz āķa ir aļģis virsū, vai zābaks, vai kaut kas cits. Nu visbiežāk tādas zivs viņš ķer, jo viņš jau vairāk brauc izklaides, nu, lai būtu brīvībā, jo viņam 4 bērni, viņš teica, tā ir vienīgā vieta, kur viņš vispār var pats būt. Un tā radās mīkla, kas ir nav zivs, un pagājušajā ziemā viņa vinnēja galveno prīzi, kas ir nav zivs. Kas ir nav Jā, zivs? tā kā tāda mīkla. Te, piemēram, 4-gadīgs puisīts atnāk un saka, jau raidījums iet uz beigām, un viņš tāds domīgs paliek un nosvērts un saka, man ir mīkla. Nu ko 4-gadīgs var izgudrot? Te māja ir, te mājas nav. No kaut kas tāds, tā priekš, es Dambīts, laikam. Dambīts. Dambīts dēts. Mēs visu, viņš teikt, bet tagad miniet, un nesaka to atminēju, bet vajag, nu gribu zināt, te māja ir, te māja nav, kas tas ir? Un mēs izbrināmies krustu šķērslu, un jau operators tur rāda, nu laiks, visam mājām ir vieta, bet bērns miniet. Un pēkšņi, tas operators ir laiks. Jā, pareizā atbilde laiks, ka mēs pārmanījušies. Tas ir laiks, jā, laiks visu iznīcina, visu pārvērš. Te māja ir, Te mājas te nav. mājas nav. Tad viens puisīts atkal izgudroja, te peļķa ir, te peļķa nav. Nu, kas tas ir? Kas tas ir? Te Nezinu. peļķa ir, te peļķas nav. Guns vai Vigūts pačurājas pie stūra? Ceļa remonts. Ceļa remonts. Tad viens, te ir, te nav. Kas tas ir? Te ir, te nav man mājās. Rudenī. Nē. Tēns. Mums arī tas citu bija pagājuši gadu, bija blusu gads, izrādās blusu. Blusa. Jā. Tā kā, tad, pagaid, es tur paskatīšos vēl, man ir tās mīgas, es tad uzdošu, tad mēs varam arī, jo man ir ļoti smukas mīgas priekš jums. Tā. Mums bija atbraukuši simtgadnieki pirms kādiem... Latvijas simtgadē. Jā, Latvijas simtgadē bija simtgadnieki, un viņi arī uzdod mīklas. Bet viņiem visiem tās mīklas ir tādas, kur, tāds nerādas. Ne jau nerādas, ļoti rātnas. Jo atminījums arī ļoti rātnas, bet tad, kad tu viņus uzdod, tāds diezgan divdomīgs. Piemēram, viena simtgadnieca, tā bija Šits kundze. Vai arī Malpilieti stāstīja, iebāž stingru slapjā, uzstina pēc sava prāta, izvelk ārā, nopilina un dara. Jo agrāk šādas mīklas bija populāras. Nu, kas tas ir? Iebāž cietu slapjā. Raksta ar tintas spalvu. Man šodien vēl Līga rādīja, kur viņas mazbērns raksta ar īstu tinti. Tas tikai var būt pie tevis, mīļā. Un ne arī pie citām savām. Un tad tā simtgadīgā Šitsa kundze uzdeva tādu mīklu. Dieva pirksts bez naga. Kas tas ir? Dieva pirksts bez naga. Gunti, tas, kas šoziem gandrīz nebija. Es biju pilnā pārliecībā, jo viņi pateica, ka tā ir lāstaka. Un es šito uzdevu tieši Andrim Kapustam. Viņš saka, kas tu domā? Tā nekāda lāstaka nav. Tas ir tas! Un tad es paskatījos tiešām nerādnējā. Tas, ka tas ir tas, un man lāstaka, tur nav nekāda saka. Bet Šitsa kundze bija izdomājusi, ka tā ir lāstaka un iepūt viņai. Tad tas jau ir tas pats, kas saceļas bez kaula. Tieši. Jā, labi. Tā ir lāstaka. Pamoderno noteikti.
Ieslēdz tikai Un tas režīmu. trešais simtgadnieku kungs pateica, brūtes caurums apļumināts. Kas tas ir? Brūtes caurums Apļumināts, jo bija mums ziemas tematika. Ālīns. Ālīņas, Bet tā laidām, jau jā. ģeniāli mīkli. Vien ir. Pēlaina. Nu tāds mīklis ir. Tad mums, piemēram, viena dāma Marta Valiskalna vēstulē raksta, kad viņa ar mazbērnu lietainā dienā skatās no 9. stāva uz 1. un rodas šāda mīkla. Kas ir staigājošas sēnes? Jā, tieši tā, lietusargi. Cilvēki iet ar lietusargiem. Tad, piemēram, literārā redaktore Marika Taubes, laikam, bija Rīgā. Mēs visi zinām, kas ir vēsture. Bet kas ir vēsturis? Vēsturis. Vēsturis. Jā, Leduskaps, pilnīgi. Leduskapis, jā. Tad LSM bērnistabas satura redaktore Ināra Kantiņa, skatoties no savas televīzijas mājas, ja iedomājieties uz Vecrīgu, arī sacerēja šādu mīklu. Kur Vecrīgai glabājas spogulis? Kur Vecrīgai glabājas spogulis? Daugavā man pirmā. Nu jā, pa Daugavā. Tieši tā. Nu, redz arī, mēs uzreiz. Tā kā tāds. Nu, Man ir. masa masē masu. Kas tas ir? Masa masē masu. Mīklu mīca. Jā. Nē, varētu būt, jā, ļoti labi. Jā, masa masē masu. Pilnīgi pareizi, bet šeit domājas dabas san dalībnieks Reinis Grāns kaut ko citu. Ūdens. Tektošs ūdens. Reizēm ciets, reizēm šķidrs, reizēm pa gaisu lido. Gunārs Janaitis. Ūdens. Jā, pareizi. Kas tevi padara tīru, bet slapju? Roberts Ozols Rīgā. Mīla. Jā. Tieši tā. Lietus ūdens viņš domā. Lietus arī romantiski. Tālāk Ieva Vaivada no Šķiltariem. Augstliekšanas latiņa, kas uzstādīta vidējā līmenī. Tātad augstliekšanas latiņa, kas uzstādīta vidējā līmenī. Tā ir līdzās ola, bet starp tiem lejā mazs gulbītis. Kas te domāts? Jā. H2O. Radio? H2O. Ūdens. Un šodien ūdens tematika. Man jāuzsas jāsmaskā. Te viena ir ļoti, ļoti veca mīkla no Jaunpiebalgas. Celies gūga gāganāk, ņem to kanku, liec uz ķenci. Nu, kas tas varētu būt? Celies gūga gāganāk, ņem to kanku, liec uz ķenci. Meita ar ūdens kāšiem, jeb nēšiem uz pleciem. Baigi vecā mīkla. Tā ir veca. Kas ir laidavas? Laidavas. Kas? Laidavas. Laidavas. Jā. Laidavas. Jā, nu? Vēl? Nē, varētu būt kaut kāds straujāks tecējums upē, ne? Tu jau esi tuvāk. Ne jau ūdeni tas ir? Nē, laidavas nu lops, lai ūdeni nozerties. Nē. Slūžas varbūt. Nē. Zini, kas ir laidavas? Iesviež akmeni un pie riņķa. To es Nu, tas ir kaut kur Vicabelē. Līgs deguns gludas bedres malā. Ļoti gludas bedres malā līgs deguns. Ak, Dievs. Linda, vēl? Mājās katram ir. Gluda virsma, pieeju no rīta. Izliet. Jā, ar krāmu, tieši tā. Izliet ar krānu. Jā. Tā, vēl kādu uzdošu mīklu, ja par ūdeni. Kaklarota ezerā. Daina Kudiņa Jelgavā. Jā, kurš teica ūdenšos? Pareizi. Tad ir tāda dibens ar sānu malām.
Kurš gan ir bez malām? Dibens ar sānu malām. Bez. Nē, dibens ar sānu malām. Oh. Kas? Laiva. Jā. Nu, es tev pateicu. Kas stumj atpakaļ, bet pats virzās uz priekšu? Laivinieks ar airiem. Kas ir caurspīdīgs burkāns? Lāste. Jā! Tā pa lāsteku ir daudz. To var laizīt, tā var post, bet, kad krītai vajag jost. Lilita Jansona līgatnē. Kas tā ir? Lāste. Tieši tā. Tad ir tas dieva pirksts te. Pilis ar torņiem uz leju. Kas tās ir? Tieši tāpat lāsteks. Oi. Bet kā sauc visplatāko tiltu? Ledus? Jā. Ledus. Tā ir, tu esi malacis. Ne sēdz, ne plūks, bet istabā zied. Vairs jau nezied. Ledus kurka. Tieši tā. Kad atver durvis gaišs, kad aizver tumšs. Kas tas ir? Oho. Ledus skats. Jā, Ledus ledus. grūtāk. Tur jau bija, ka tas čukšķi klapē sieva, viņš attaisa Jā, jā. ledus, ka bija gaismats tā. Jā, tieši tā. Tukla tante vienu ausi un garu degunu. Oi. Leikalna. Tā arī laba. Tā. Vai jūs zināt, kādas gāzes dažkārt apņem vecrīgā radiomāju? Kādas gāzes? Man atbildi ir. Nu? Es neteikšu. Jā. Jā. Pareizi. Jā. Lietas gāzi. Tā. Kad strādā, tad stāv, kad nestrādā, tad karājas. Pēc darba slapš. Kurš? Kas? Krekls. Te vēl tāda. Nē. Sikspārņu salā kāja laukā. Tas pats. Kad liekas, tad tieviņš, kad strādā, tad izplaties un slapš. Nu, lietusargs, pilnīgi pareizi. Lietusargs. Tie visi ir vieni un tie paši. Te ļoti daudz ir. Oi. Māte savus bērnus zīž. Kas tā ir? O. Māte savus bērnus zīž. Lubats. Nu, tas neatminās. Jūra. Ai. Te vēl arī saules, vizas, sāļa galva, upes un Tas ir jūra. gan vienreiz. Kura zivs peld tikai vertikāli? Beigt. Nē. Bet ko vēl? Vertikāli peld visas, horizontāli peld vienu. No, kur tā būtu? Šitā kas peld. Bet, Vēl? Nē, viņš nav zivs. Viena zivs tik tāda ir. Jūras zirdziņš. Jā! Jūras zirdziņš nav zirds. Kā tu nav? Kas te tā viņš ir? Pēc visas morfoloģijas. jā, pēc morfoloģijas. Pēc morfoloģijas jā, bet īstenībā tā man Liekas, uz svilās neļaus sametot. Zirdziņš ir zivs, ir. Nopietni! ir. Pasaka tikai, ka nav svilām. Draudzība cauri. Lai Andrejs pierāda to ar saitiem, lai atsūta mums. Jā. Parasti tās neviena nekad nemirkšķina acis, bet viena sugas pārstāve to dara jūrā. Kas tā ir? Nādiņa. Tu esi redzējis? Kurās līdz uzmanēji? Nu, nē. Protams, ka ne. Divi jūras. Viena pārstāve mirkšķina jūrā acis. Zivs nemirkšķina. Nē, kura mirkšķina un kura nemirkšķina? Zivis nemirkšķina acis, kura vienīgā mirkšķina? Butē viena acis tikai ir. Nē. A kāpēc zivs nemirkšķina? Nē, miniet vēl. Nē, vēl. Medūza nav zivs. Hai? Zivs. Tiešām? Hai. Nu tā saka Hendriks Daugavietis Jēkabpilī. Bāc. Kas ir varavīksne jūrā? Tā ir baigi grūtā. Varavīksne jūrā, bet domājiet pa pagalmu. Varavīksne jūrā. Kas pagalmā varētu būt? Ūdeni. Kā tu zināši to grūto mīklu? Eļas, plankums, Eļas plēvīte uz Tā arī radusies, remontējot mašīnu. Tad ir, kas ir tas, ko tad, kad vajag met prom, bet tad, kad nevajag, atstāja, lai stāv?
Es Kad vajag kas mest tas ir. prom? Netīra saule. Ar augu. Nē, vēl Nina. Vēl ir cits, kas domāts lielo kuģi. Kuģi lielo. Ēnkurs pilnīgi. Nē, nav ēnkurs. Nav ēnkurs? Nē. Galva. Ēnkurs ir tad, kad vajag, tad izmet, kad nevajag, tad paceļ. Bet šitas ir. Kas ir tas, ko tad, kad vajag met prom, bet tad, kad nevajag, atstāja, lai stāv. Turpmāk. Galva. Arī ēnkurs. Galva. Nē, nav Nē, tad ir riktīgi. Mūzikas grupas ģitārists Hedrijs Hektors Hopnerts. Tā Nu, mēs- Liepājas. Saka. Bet ar kuģi ir saistība. Kas vēl, ko vēl met ārā jūrā? Nē? Glābšanas riņķi. Jā, poezi gudrs. Peldrīņķis. Tas viss no dzeršanas. Glābšanas riņķis. Jā, ar kādu slimību uz zemes neslimo? Ar jūras Slimo, kā? Pareizi. Kā visātrāk nokļūt no Ziemeļjūras līdz Baltijai jūrai? Par sauszemi. Nē, vēl ātrāk. Gaiši. Vēl ātrāk. Kā mums ātrāk, nu? Jā, kā visātrāk nokļūt no Ziemeļjūras līdz Baltijai jūrai? Kārtē vai? Globus ar pirkstu, jā. Tieši tā. Kādam dzīvam namiņam ir sudraba apdara? Kā lūdzu? Jā, pareizi, Līga. O, Es nedzirdēju. kādam namiņam ir sudraba apdara? Zivi. Pieeju pie dīķa, skatos uz sevi. Viss tas pats, bet tomēr greizs. Kas tas ir? Atslūgs. Jā, pilnīgi pareizi. Gan tu, gan Līga. Tā. Ir sieviete, ir vīrietis, kā kurš to nosauc. Visu dienu, visu nakti pavada ārā bez kājām. Kas tas ir? Oi, Sniegvīrs. Jā! Nopietni. Grūta, jā. tas gan ir baigi. Tas tāpat kā peļķi ar burkānu vidū izkusas sniegvīrs. Kam ir galva un asi tikai? Kam ir tikai galva un asi ar ūdeņiem? Vārds. Jā! Šodien dzirdēju greizos ratos tāds īsts. Bija šodien, jā? Varbūt Tiešām pareizi šodien šodien malīties minēja. Un uzdeva Teodors Tauriņš. Ak, jā, bija, es atceros, bija pa kurkulu, jā. Jā, Teodors Tauriņš 11 gadi ir uzdevis šo mīklu. Tieši tā. Oi. Nu, un tad vēl pēdējās, kādi akmeņi nav upē? Nierakmeņi. Sausi arī, jā, bet vēl te domājas, Pāvilsona kaut ko citu domājas. Kādi akmeņi nav upē? Nierakmeņi. Kādi? Nierakmeņi vai Jā, tieši tā. Ieiet sauss, nu līdzīgi tā kā vidudam, iznāk mitrs un dāvina siltumu un laimi. Ha. Es Dziedātājs rokoperā Sfinksa Patriks Tabaks uzdeva. Ieiet sauss, iznāk mitrs un dāvina siltumu un laimi. Un tas ir Dziedātājs rokoperā. no patiešām atkušās aktieru telpām šito izgudroja. No, ieiet sauss, iznāk mitrs un dāvina siltumu un laimi. ārprāts. Kas tas ir? Mākslinieks. Nē, Nu ne jau gurķi. mums arī te ir uz galva rekords. Nu, tējas maisiņš. Jā, tieši tā. Jā, no tējas maisiņš. Nu, mēs esam nogurdinājuši ļoti ilgi, bet tā bija mīklas, kā cilvēki paši kaut kādās situācijās sagatavo. Es te izņēmu pēdējā gada, kas ir, sacerētas. Es gribu pateikt tādu lietu. Mans tēvs arī mācījās Pļauniekalna sākuma skolā. Un arī skolotāji uzstājas tādu mīklu minēšanas pasākumu. Mans tēvs, tāpat kā es, laikam ir bijis tāds diezgan nešpatns un tāds. Un viņš saka, skolotāji, man jums ir viena mīkla. Skolotāji saka, jā, nu labi, nu saki. Viņš saka, atminiet manu mīklu. Vai pārējā drīkst minēt? Jā, pārējā. Tu man mīksts un spāvains esi vēdergalā nesājams. Un skolotāji ātri kliedz, mufa, tā ir mufa, lai bērni neminētu pirmie. Mufa, tas ir ko liekas. Tu man mīksts un spāvains esi vēdergalā nesājams. Nu, nē. Mufa, pareizā atbilde. Kāpēc? Ko tad tu domā? Nē, tā nav. Tāpēc jau neļauj tiem bērniem minēt, jo viņi ar to pašu domāja. Pilnīgi pareizi. Lūdzu, jums par piemiņu. Lai mums vienmēr tiks Paldies. Lūdzu, lūdzu, iekšā.
Tagad jūs pastāv pie ratiem. Jūs ap divi. Jā. Katru sestdienu 11. Nē, pēc 10. Viens gudrs vīrs runā un labestīgs, sirsnīgs, jā, es jau teicu gudrs. Un tad viņam, ja viņš nebūtu tik gudrs, ja viņam nebūtu gudrs sieva, kas izaudzinās gudrs bērns un neļauj viņam sabojāties, jeb samaitāties. Un tāpēc es dāvinu savu roku darbu, iekšā kaut kas arī tāds. Es nezinu, vai viņš ir ēdams, vai viņš ir grābstams, to es nezinu. Bet lai jums daudz saulīts un daudz... Pati savām rāciņām. Jā, bet, protams, ko tu domā, kājām? Jā. Un tad viņas vadībā smuki dzied, un viņš tai beidz. Viņš saka, kādiem cilvēkiem, kādu labestību, kādu sirsnību. Paldies. Buča. Es visu to glabāju, jo kādreiz, kad bija reiziem ratiem muzejs, kad šitas būs priekšā. Tāpēc, ka tev ir labs sieva.